Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šis ir tapis pateicoties kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz. lkpp.lv. Sveiki, mīļie draugi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Šodien pie mums ciemos 2025. gada Rīgas pašvaldību vēlēšanu uzvarētājs un Ainārs Šlesers saņēmis 28,5 tūkstošu plusiņu un uzvarējis Rīgā vēlēšanās. Sveicināts. Čau. Jā, bet neraugoties uz to, trešdien, 3 dienas pēc tam, kad ir beigušās pašvaldību vēlēšanās, kurās tu esi uzvarējis, tu saki, ka vēlēšanas ir nozagtas un ka ir notikusi liela afēra un aicini cilvēkus svētdien 3 pie Brīvības pieminekļa. Un visi cilvēki, kuriem es runāju, jautā, ar ko viņš ir neapmierināts. Viņš bija visās aptaujās pirmā vietā, un viņš arī ir pirmā vietā. Viņš ir vēlēšana uzvarētājs. Nav tā, ka viņš ir aptaujās pirmā vietā un atrapies pēc vēlēšanām 4. Pilnīgi nesakarīgi, neatbilstoši tām prognozēm pirms tam. Ar ko tu esi neapmierināts, ja tu vinēji Rīgas vēlēšanas un tev ir plusiņi 3 reizes vairāk kā pārējiem? Redzēja, Andri, vēlēšanas ir pats svarīgākais process demokrātiskā valstī, jo tieši caur vēlēšanām tiek ievēlēti politiķi, kas pieņem lēmumus. Tas, kas notika pie mums šajā vēlēšana dienā, tad pirmkārt bija tās pirmstermiņa vēlēšanas saucamās, kur veselu nedēļu varēja iet un balsot. Pirmdien, otrdien, trešdien ziņo, ir problēmas ar visu tehniku. To ziņo mazsaziņas līdzekļi. Bet tāpat valdības sēde netiek sasaukta, netiek pieņemts kāds lēmums, ko darīt ar vēlēšanām, jo redz, ka tā tehnika nestrādā. Par 12 miljoniem nopirkta tehnika, un šī tehnika nestrādā. Un tad, kā tas parasti notiek vēlēšanās, ka ap 12. naktī, tad, kad vēlēšanas ir beigušās, tad, kad attiecīgi līdz 8 pilsoņi izdara savu pienākumu, aiziet un nobalso, tad sākās skaitīšana, un ap 12. jau principā to var redzēt tiešām īsto rezultātu. Politiķi no visām partijām ierodas Latvijas televīzijā, mēs sēžam, kaut ko gaidām. Pulkstens jau 12:30, nāk informācija no vēlēšanu iecirkņiem, ka skaitīšana nav iespējama, viss ir uzkāries, viss nestrādā, un viņi pieņem lēmumu atcelt skaitīšanu, sapakot visus šīs vēlēšanu zīmes, biļetenes kaut kādās kastēs, kaut kādās telpās ielikt iekšā, un cilvēkus laiž mājās. Ja daudzi novērotāji aiziet projām. Pēc tam, vēl pēc kāda brīža tiek pieņemts jauns lēmums, nē, turpinam skaitīt manuāli, bet problēma jau ir tāda, ka šīs vēlēšana zīmes nemaz nebija domāts manuālai skaitīšanai, un mēs naktī esam šokā, es arī nevaru saprast, kas notiek, un tad, protams, visi aizbrauc uz saviem birojiem, pēc tam aiziet gulēt, un tad saka, nē, tomēr mēs skaitījām pa nakti un viss, bet problēma ir kāda, vairākas stundas šīs vēlēšanu zīmes atradās bez uzraudzības, jo vēlēšanu iecirkņi atrodas visā Rīgā. Un pie katras šīs telpas, kur tie vēlēšanu zīmes iepakotas kastēs kaut kur atradās, tur nebija policija, tur nebija kameras, tur nebija signalizācijas. Vienkārši salika un atstāja, un pēc tam pēc kaut kādām stundām atnāk. Rodas jautājums. Ja vēlēšana cikls nav pārtraukts, tas ir tā kā operācija, kur, piemēram, tev taisa operāciju uz sirdi, ārsts uz 2 stundām aiziet tur uzpīpēt vai kaut ko citu darīt. Ja, tas nevar. Tam ir jānotiek bez pārtraukuma, un princips šis 4 acu princips, jeb 6 acu princips, ka nedrīkst viens cilvēks palikt vienatnē. Kāpēc tu saki 3 dienas? Es zināju, ka ir problēmas, bet es jau nezināju, ka tik slikti, un tad parādās informācija no cilvēkiem, no novērotājiem, kas to visu sāk stāstīt. Un tad, kad pat Iveta Kažoka, kura nekādā gadījumā nav kaut kāds mans favorīts, viņa visiem zinām sorosista Latvijas televīzijā pie Bērtules raidījumā saka, ka viņa ir bijuši šokā, jo cilvēki, kas skaitīja, neviens to nepārbaudīja. Tad viņi saskaita, nosauc ciparu, viens tur kaut kā apskatās, ieliek. Tā tas nekad nav bijis. Tā tas nav bijis. Un tad rodas jautājums princips. Tā kā vierišņi, tici, netici.
gribās ticēt, bet ja visapkārt mēs redzam, ka ir šīs problēmas, un esošā vara saka, nē, viss esot labi, tad kas notiek? Kad es attiecīgi pēc 3 dienām agrā rītā paziņoju, ka es nākšu ar paziņojumu, ka es nevaru atzīt šos vēlēšanu rezultātus, jo šie vēlēšanu rezultāti mēs nevaram parakstīties zem šiem vēlēšanu rezultātiem, jo kontrole vēlēšanu naktī un visā tajā procesā nav bijusi visam tam. Un kas notiek? Pēc stundas pēkšņi pēc mana paziņojuma CVK vadītājs Saulīte atkāpjas no amatā. Atkāpjas. Pēc mana paziņojuma viņa atkāpjas. Pēc tam paiet kaut kāds vēl stunda, atkāpjas reģionālā ministra Bērziņa, kura it kā ir vistiešākā veidā saistīta ar šo procesu. Kāpēc viņas atkāpjas, ja viss ir labi? Un tagad tas sanāk tā, ka dienas laikā tad Saulīte saka, nē, es varbūt neatkāpšos, bet vakarā viņa atkal atkāpjas un attiecīgi jau deputāti ir nobalsojuši par viņas atstādināšanu, ja viņa ir uzrakstījusi. Kas tas notiek? Ja viss ir kārtībā, kāpēc pēkšņi atkāpjas CVK vadītāji, ministre, es uzskatu, tad tā mana prasība ir sekojoša. Mēs iesniedzām CVK prasību anulēt šīs vēlēšanas un rīkot normāls, caurspīdīgas vēlēšanas. Jo to, ko nav iespējams vairāk atgriezt, ka šīs vēlēšanas ir bijušas caurspīdīgas, godīgas, tas nav iespējams. Jo viņas ir bijušas necaurspīdīgas no paša sākuma visas nedēļas garumā, bet tad, kad sākās skaitīšana, tad principā šodien teikt, saskaitīsim tās vēlēšanu zīmes. Kuras vēlēšana zīmes? Tur vēlēšana zīmes mētājās visapkārt. Tu ieej vēlēšana iecirknī, viņas mētājās. Ja atstāja kastes tukšas vai pilnas kaut kur telpā un neviens neuzrauga un nav iespējams ar kameru noteikt, ka tajā telpā neviens nav ienācis, jo uz vairākām stundām tas process ir bijis pārtraukts, rodas jautājums, vai nu mēs dzīvojam idiotu valstī, ja mēs dzīvojam valstī, kurā esošā vara mēģina kaut ko slēpt. Un ko man atliek darīt, kad es uz to visu skatos? Un mēs esam griezušies CVK ar prasību. Mēs nebaidamies no jaunām vēlēšanām, anulējam šo vēlēšanu rezultātu un taisam jaunu caurspīdīgu, jo neiet runa pat pārskaiti. Jo ko var pārskaitīt? Neviens nezina, vai šīs vēlēšana zīmes ir īstas vai nav, kas ir noticis šajā nakts tumsā. Lūk, un tieši tāpēc arī es uzskatu, ka pirmkārt atbildība jāuzņemās valdībai, nevis tur CVK vadītājai vai tur ministrei, visai Siliņas valdībai, un viņiem jāatkāpjas. Ir jāizveido jauna valdība, kura attiecīgi varētu pieņemt lēmumu par ārkārtas vēlēšanu organizēšanu. Jāsakot tā, lai cilvēks saprot, tu mazāk protestē pret savu rezultātu, bet vairāk pret bardaku kopumā. Kopumā, jā, un tas, ko es zinu, kā pirms vēlēšanām kaut kādu nedēļu, 2 pirms tam, premjera atklāti vienā no intervijām skaidri pasaka, Šlesers nebūs Rīgas mērs, mēs pie tā strādājam. Tad nevis Kivičs to pasaka, es atvainojos kādā tusiņā tur čaļiem, ko domā, to pasaka premjere, kurai ir visas sviras, visa kontrola par visiem dienestiem, par visiem cilvēkiem. Ja Saulīte ir vienotības cilvēks, attiecīgi ģenprokurors Stukāns ir vienotības cilvēks, tur CVK pārējie cilvēki, tur liela daļa un tā tālāk. To visu kontrola esošā vara tur, un tā viņi saka, mēs strādājam, lai nebūtu. To nepasaka namamāte Siliņa, to pasaka premjerministra Siliņa, un es līdz ar to, saliekot to, ko viņa teica, saku, izskatās, ka tas iespējams ir bijis tas plāns. Ja viņi nevar godīgi vinnēt, tad attiecīgi caur šī manipulācija, es varēju saka, ja viss būtu bijis caurspīdīgi, es nevaru pat pateikt precīzi, vai šis vēlēšanu rezultāts ir pareizs vai nepareizs. Tas, ko es varu pateikt, kad viņš ir bijis necaurspīdīgs, viņš ir bijis manipulatīvs, jo nav iespējams vairāk apskatīt, to godīgumu principu, jo šo vairāku stundu pārāvums reāli radīs šīs lielās šaubas. Tā būtībā, ja mēs paskatāmies, kā tas reāli varēja notikt dzīvē, tad vienīgais, ko es varu izdomāt, tad tādā brīdī, kad iestājās šis pārtraukums un visi šie biļeteņi stāv kaut kādās kastēs, kāds cilvēks samaina vienu kastu ar otru. Paņem čupu ar lapām no Latvijas pirmā vietā kastes, ieliek čuču progresīvai, čuču nacionālajai apvienībai un mazliet vairāk vienotībai. Būtībā ir jāsarunā katrā iecirknī viens tāds cilvēks Rīgā. Es varētu saku, jā. Ir jābūt vienam insiderim katrā iecirknī, kurš zina, ka šāds bardaks būs. Sistēma par 12 miljoniem līdz pēdējiem brīdim nepārbauda speciāli.
Ja. cerībā, ka viņi neaizies, kas arī piepildās. Viss ir noslepenots, kur varētu pārliecināties par to, kas, ko un kā. Un beigās vēl uznirst mūsu mīļais bijušais prezidents Levits, kurš saka, kā var viens tehnisks kļūmes dēļ izbojāt tādas svētkus kā vēlēšanas. Nu, apmēram tā, jā, kad sanāk tā, ka neviens ne par ko neatbild, bet viss notiek. Un vēlreiz saku, ja bija ziņas, kad ar sistēmu ir problēmas, pirmkārt jautājums, kurš ir atbildīgs par 12 miljoniem? Nu, mūsu valstī jau vienkārši. 571 miljonus tiek norakstīts Air Balticam, šķiet, nu, ka tūlīt viss ir atrisināts, tūlīt aizlidos kompānija. Paziņo vēl. Izrādās pagājušajā gadā vēl 119 miljonu zaudējums. Pirmajā kvartālā vēl 29 miljoni. Un tagad paziņo, ka vajadzēs dot vēl 380 miljonus, jo tur bondus nevar refinansēt, 50 miljoni jāmaksā pāri par procentiem. Tūlītās mēs būsim iztērējuši 1 miljardu. Kas ir 12 miljoni, Andrej? 12 miljoni, tas ir tā kā tev 12 eiro vai ne, maksimum. Tad mums ir vairāk kā miljards. Tālāk par Rail Baltiku. Neviens nav atbildīgs arī. Entos gadus tiek dota nauda, grūsta, tiek būvēta zelta pāļi Daugavā, tiek būvēti tie zelta masti un viss pārējais pie lidostas. Kā tas īsti ir iespējams? Vienīgais, ko teiksim tā, es varu iztēloties, ka tomēr visi ir doļā. Ka, piemēram, tas pusmiljards, ko norakstīja, teiksim, tie 200 miljoni, kurus aizdod, īstenībā aizdod 100 un 100 sadals vēl starpā. Nē, nu tā tas nenotiek, Andri. Nu, Tik brutāli nav. Nē, tā nav, bet runa par to, jā. Kad es šoreiz saku, es nevienu negribu apvainot, bet ir fakti. Air Balticam tūlītās būs jādod vēl 380 miljoni, un tas maksās jau nodokļu maksātājiem vairāk kā miljardu. Varam pastāstīt vēl vienu lietu, ko es nesaprotu. Nu, agrāk biznesā parasti bija tā, ka ir jābūt peļņai. Ja ir peļņa, jo lielāk, jo labāk, ja ir zaudējumi, ja ir mīnus, tad tas ir slikti. Kāpēc uzņēmums Air Baltica ar ārprātīgiem mīnusiem vēl joprojām skaitās, kā viņi visi mēdz un mīl teikt, strateģiski svarīgs? Es atbildēšu. Tas ir princips tāds. Ja tu esi parādā bankai, piemēram, 100 000, un tu nevari atdot, tā ir tava problēma. Bet, ja esi bankai parādā 100 miljonus un nevar atdot, tā ir bankas problēma. Šoreiz tā nauda tik liela, viņi labi saprot. Ja atnāks kāds cits no malas, šlesers un uztaisīs auditu un apskatīsies īsti, kur tā nauda aizplūst, kādas līzinga kompānijas ir izmantotas ar tām lidmašīnām, jo variants ir viens. Kā var būt tā, ka, ja kompānija strādā ilgstošā zaudējumiem, mēs uzturam bāzes Tallinā, Viļņā, kaut kādā Tamperē, un visas nes zaudējumus? Ko dara parasti saimnieks privātā biznesā? Vai, ja viņš liek naudu no savas kabatas piemaksā kā akcionārs, tad viņš tic, ka tas bizness celsies uz augšu. Bet ja viņš redz, ka tas bizness nevar vairs pelnīt, ja, viņš noraksta tās lietas, lai vienkārši izglābtu pašu kompāniju. Mums vajadzētu aizvērt bāzes Tallinā, Viļņā, Tamperē, atstāt tikai Rīgu, ja, lai tā kompānija būtu vieglāka. Tas balasts jānoņem nost. Kur ir šie zaudējumi? Ja? Un tad, attiecīgi, mēs sakam, jā, tā ir kompānija, kas ģenerēs pasažierus, kas brauks uz šajienu, turisti tērēs naudu, uzņēmēji, mūsu cilvēki var tiešos lidojumus arī izmantot, kas ir pozitīvi. Mēs turpinām vienkārši naudu svilināt. Es varēju sakot, kāpēc? Es atbildu ļoti vienkārši. Vai no valsti pārvalda idioti, jeb noziedznieki. Tur varianta nav, jo privāts uzņēmums nekad neatļautos pakāst 1 miljardu. Daudzi saka, tur šlesers. Manā laikā Air Balticam valdība naudu vispār nedeva. Air Baltics pašfinansējās, lidosta pašfinansējās. Latvijas dzelzceļš maksāja katru gadu tur 50-100 miljonus dividendēs valstī. Ja. Viss strādāja. Ja. Protams, var tur pateikt, tur ģeopolitika vēl kas, bet arī pirms ģeopolitikas jau sākās visas tās problēmas ar ostām, ar Lembergu, tur iekļaušanu sankcijās, to, ko tur Bordāns Jūraša organizēja un tā tālāk. Tas viss kopā rada to, ka viņi ir tik tālu mēslos, ja, ka viņiem vienīgais veids, kas viņus satur, tas ir tas, ka, ja nomainās šī vara, atbildēs visi. Jo, piemēram, es varu pateikt atklāti. Tātad ģenerāla prokurors, ko ir pateicis? Tad, kad es pie viņa arī biju savā laikā ar pretenziju par Air Baltica. Pie Stukāna, ja? Pie Stukāna. Es saku, kāpēc jūs nesākat kriminālu procesu? Nauda tiek tērēta pa labi, pa kreisi. Jūs to visu redzat, vai ne? Eiropa skaidri pasaka. Air Baltica projekts savienojums ar lidostu nav skaņots nekad Briselē. Tas, ko jūs būvējat, to zelta pāļus, to tiltu, tas ir jūsu izvēle. Ja mēs jums iedodam naudu savienojumam starp Baltijas valstīm, tad šī sadaļa vispār nav iekļauta un Eiropā nav saskaņota.
Stūkānam ir, kāpēc jūs neizvirzat apsūdzības tiem, kas bez saskaņojuma sāka tērēt naudu citiem projektiem, un kurus nevar tagad pat pabeigt. Jā. Viņš saka, kamēr notiek būvniecība pēc kaut kāda likuma, mēs nedrīkstam uzsākt kriminālu procesu par zaudējumiem, jo zaudējumus mēs varēsim konstatēt tad, kad process būs apstājies. Līdz ar to vienotība ir spējīga palikt pie varas un katru gadu būvēt pa vienam pālim, un prokurors Stukāns, jeb līdzīgi prokuroram Stukānam, nevarēs uzrādīt apsūdzības, jo būvniecība notiek. Es domāju, Mēs esam vai nu idiotu valstī, jeb noziedznieku valstī. Nē, es drīzāk domāju, ka noziedznieki, jo es domāju, ka visi kaut ko jau no tāda kaut ko visi, kāpēc velkās garumā kaut kas bezjēdzīgs, jo kamēr ir bardaks, no tā var kaut ko nosūkt, paņemt kaut ko sev. Tāpēc es pats domāju, kāpēc uz tā pāļa notiek kaut kāda drosība, tur zēni zaļās vestēs kaut ko dara, lai it kā turpinās darbs. Tieši tā, to, ko Stukāns pateica. Kamēr tur tie zēni drusku kaut vai vienu pāli būvē, viņš nevar uzrādīt apsūdzības. Jo darbs it kā notiek. Jo it kā notiek, jā. Un viņi saka, mēs turpinām, mēs meklēsim naudu, tad 30. gadā. Galvenais ir neapstādināt procesu. Galvenais kaut vai viens pālis gadā, un tas būs Rail Baltica. Jo tik līdz apstājas tā prokuratūra jāuzrāda apsūdzības. Nākšais, ko cilvēks saka, Šlēseram īstenībā sāp sirds par to, viņš vairāk baidās no tā, ka viņam grib atņemt to waterfront. Tagad tie, kas ir pie varas. Nē, paklausies, tas ko cilvēks. Respektīvi, un tad es iedziļinājos jautājumā, jā, viņš savā laikā, ka viņš bija pie varas, viņš to zem tie Andrejos tā arī izmahinējis kopā ar Šķēlu, un es pastījos, painteresējos, ka īstenībā jūs to zem nopirkuši par 5,8 miljoniem. Ne, nepareiz. Par 5,8 mēs nopirkām tikai vienu gabalu. Tā zemē maksājusi tur desmitiem miljoni, kas tika ieguldīti un tā tālāk. Tas ir ļoti dārgs viss process, vai ne? Un starp citu, pēdējie, to, ko tu saki, 5,8 miljoni plus apmēram vēl 5 miljoni, to pārdeva Kariņš. Kariņa valdība pieņēma lēmumu pārdot šos zemes gabalus, tāpēc, ka viņiem nebija vajadzīga. Tā ir degradētā teritorija, kā tu atceries, līdz vēl nesenam laikam tur bija dzelzceļa stacija, brauca vilcieni, tur Rīgas centrs bija diezgan piesārņots, jo vilcienu sastāvu katru dienu atbrauca līdz pat centram, un līdz ar to par dzīvu naudu Kariņa laikā to zemi arī Kariņš pārdeva. Par to es stāstu. Tas, ka mēs esam piesaistījuši investorus, kuri ir gatavi ieguldīt 3 miljardus, un mēs esam sākuši jau būvniecību, jau tiek būvēti ceļi, jau tiek jauktas vecās mājas nost, tiek būvēts jaunas un tā tālāk. Ja. Šis 3 miljardu projekts tiks realizēts 10 gadus. Tur nav vajadzīga domas nauda, tur nav vajadzīga valsts nauda. Ko tad īsti jums pārmet? Jūs esat nopirkuši degradētu teritoriju no valsts nekustamiem īpašumiem Kariņa laikā, visi kapitāli, bet nopietni žurnālisti. Kā viņi vispār pie tās zemes tur tika? Bet tur aizēja uzņēmumu reģistrā un tu apskaties, ir iespējams redzēt, kurš kad ko pircis, bet tas, ko es gribu teikt, visi runā par vienu projektu. Latvija ir mazapdzīvota valsts, kurā dzīvo apmēram 1,8 miljonu iedzīvotāju pēc statistikas. Nīderlandē dzīvo 18 miljoni. Nīderlandes teritorija ir par 1/3 mazāka nekā Latvija. Tas nozīmē, ka šie 64 tūkstoši kvadrātkilometru mazapdzīvotas teritorijas, kāpēc viņi netiek apbūvēti? Kāpēc visi runā par 50 hektāriem, ko apbūvē tagad Šlesers ar piesaistītiem investoriem? 50 hektāri, bet nerunā par šiem 64 tūkstošiem kvadrātkilometru, kuri stāv tukši un netiek apbūvēti. Paskaties, cik teritorijas tukšas Latvijā. Es būtu priecīgs, ja visur notiktu būvniecība, jo būvniecība tās ir labākās investīcijas, jo vienalga, vai tu būvē viesnīcu, dzīvojamā māju, rūpnīcu, da jebko, konferenču centru, tas viss paliek šeit uz mūžīgiem laikiem. Tu nevari aizvest vairāk. Var ienākt cits investors, viņš var pārpirkt kaut ko, bet tu nevari aizvest to, ko tu esi uzbūvējis. Līdz ar to viss, kas tiek uzbūvēts Latvijā, tad tā ir pievienotā vērtība Latvijas ekonomikai. Un tas, ko es vēlos teikt, ka mums jau kāda problēma. Tad, kad mēs sākām realizēt šo projektu, tad daudzi speciālisti no nozares, tā skaitā, teica, viņi netic šim projektam. Kāpēc? Viņiem pēc būtības bija taisnība. Viņi saka, jo 23. gadā tika pārdoti tikai 30 dzīvokļi cenā virs 3,5 tūkstoša. Tas nozīmē, kāda jēga tev būvēt 8,000 dzīvokļus, kāda jēga tev būvēt viesnīcas, ja tirgu nav tāda pieprasījuma, nav naudas. Un skaidrs, ka šis projekts no citiem atšķirās ar to, ka šajā projektā
īpašumus iegādāsies ne tikai vietējie, bet arī ārzemnieki. Tā skaitā no Eiropas. Šodien ļoti daudz ne tikai igauņi, lietuvieši, bet vācieši, Nīderlandes pilsoņi, skandināvi, franči jau ir iegādājušies, jau parakstījuši līgumu par dzīvokļu iegādi, saprotē. Un, protams, nāk tur Emirātu cilvēki, kas vasarā grib atbraukt, nedaudz atvēsināties, jo negrib dzīvot tuksnesī. Šis ir viens neliels projekts uz visa tā fona, kuram nav vajadzīga domes nauda. Kurš pats dzīvos. Līdz ar to tur principā ne mērs, ne dome, neko daudz nevar lemt, jo likums paredz, ja tu esi privāti īpašnieks savā zemes gabalā, un ja tur šodien ir atļauts tev uzbūvēt privātu māju vai viesnīcu, tev vienīgi vajag tur konkursu kārtā izvēlēties pareizos arhitektus, kuri uztaisa projektu, pēc tam to tu saskaņo, bet tas viss notiks likuma paredzētā kārtībā. Šis projekts, viņš attīstās un attīstīsies pats no sevis. Problēma ir cita. Tiem pārējiem nav ideju vispār. Es nāku ar idejām, ko var darīt, kā piesaistīt cita veida investīcijas. Es runāju par IT centru, es runāju, kā atvest vairāk turistus nesezonā. Tiem pārējiem nav ideju. Un tā problēma ir tāda, ka viņiem bail no tām idejām, kuras viņi nesaprot līdz galam. Jo, piemēram, par tiem pašiem turistiem nesezonā. Ko mēs redzam? Vecrīga ziemā ir tukša, puse no telpām ir slēgtas, tā skaitā Doma laukumā, kur bija tie slavenie visi restorāni. Es viņiem saku, atvedam turistus nesezonā. Ideja vienkārši. Ja Air Baltics cieš zaudējums, un jūs tupi dodat naudu Air Balticam, lai sektu šos zaudējumus, ļaujiet Air Balticam pelnīt. Ja tur ir daudz tukšās vietas, piemēram, no oktobra līdz decembrim, no janvāra beigām līdz aprīlim, tad, kad maz lidojat sevišķi darba dienās, tukšās vietas valsts nopērk, piemēram, par 50 eiro turp atpakaļ biļeti. Vai ir 0, ja 50 eiro. Izpērkam 1 miljonu sēdvietu no Air Baltica, Air Baltics dabūs 50 miljonus. Tu nevar to naudu tikai Air Balticam dot, tur droši vien arī citas aviokompānijas uz to pretendēs, lai nepārkāptu likumus. Bet ideja tāda, ka Air Baltics var dabūt, piemēram, 40 miljonus nopelnīt. Viņi saka, tie ir zaudējumi. Es saku, nē, tie turisti, kas atlidos, kuriem mēs uzdāvinam bezmaksas biļeti, viņi atvedīs 500 eiro kā? Tāpēc, ka viņiem vispirms vajag apmaksāt viesnīcu uz 3 naktīm. Tas ir 200 pieņemsim eiro. Plus viņi vēl 200-300 eiro iztērēs tad, kad viņi ir atbraukuši šeit. Līdz ar to, ieguldot 50 miljonus, mēs varam 500 miljardu naudu atvest no ārpus. Viņi to nesaprot. Neviens to nesaprot. Un tā ir lielākā problēma. Tāpēc saka, ka Šlesers tur nezin, ko grib. Es esmu savā laikā atvedis Ryanairu, devu iespējas cilvēkiem pa lēto lidot. Šodien cilvēki nesaprot, kā attīstīt ekonomiku. Un, ja runā, ka tur tūlītās mēs divkāršosim ekonomiku, tad apskaties, ir pagājuši jau vairāk kā 2,5 gadi. Kas notiek ekonomikā? Mēs esam stabili pēdējā vietā. Parunāsim mazliet par tām vēlēšanām. Tad beigās dabūja 18% Rīgā. Jā, tas ir tas, ko uzrādīja. Vai viņi bija tie kā daudz? Tāpēc sajūtām ir? Ir tiešām sajūta, ka kaut kas ir nospērts. Ka vajadzēja būt 25, Andrej, es negribu minēt, bet runa par to. Es esmu kontaktā ar parasto tautiņu, bet cik tad viņš gribēja? Paklausies, es redzu, tas variants ir tāds, tieši tā, vai tu neesi apmierināts, mēs te uzzīmējām 18+%, tev taču jābūt laimīgam, tu esi uzvarējis, vai ne? Kāpēc progresiem tik daudz? Kāpēc vienotībai, kurai neviena reitingi neuzrādīja tik daudz, pēkšņi viņiem parādījās vairāk nekā ir? Labi, viņu tur reklamē Dombrovskis, tur Braže, viņu reklamē tur Eiropas parlamenta deputāti un tā tālāk. Bet tā neapmierinātība, tas, ko es jūtu, tiekoties ar cilvēkiem, ir krietni lielāka, līdz ar to es esmu pārsteigts. Bet vēlreiz es saku, vēlēšanas nevar būt pēc principa, tev patīk, nepatīk, tici, netici. Tur ir jābūt caurspīdīgam procesam. Šodien es varu apgalvot, nebija šī caurspīdīgā procesa. Un ja kāds vienkārši saka, Šlesers nomierinās, mēs te uzzīmējam labu rezultātu, vai ne? Tad jautājums ir tāds, piemēram, pārskaitīt. Ko pārskaitīt? Ko pārskaitīt? Tad vajag principā ņemt kameras un skatīties, kur stāvē tās visas vēlēšanu zīmes, kurās telpās, kas pieskatīja. Un es tev varu apgalvot, kas notiks. Daudzās vietās konstatēs, ka nav bijusi kontrole vairāku stundu garumā, kad viss bija apstājies, kur atrodas šīs vēlēšana zīmes. Jo, piedod, tur nepietiek ar to, ka tur ir viens cilvēks, kas kaut kur tuvumā ir, kādā tirdzniecības centrā vai kur tur tās vēlēšanas notika. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu kamera jeb signalizācija.
Ja tu atstāji, tas apmēram tā kā maciņu, tu noliec kaut kur centrā uz kaut kāda soliņa un uz 2 stundām aizēji, un tur nav kameras. Ja tu atnāc, saka, paklausies, bet tur vai maciņa nav, vai tur ir mazāk naudas, saka, pagaidi. Es vienkārši iedomājos to sazvēri, to afēru, teiksim, tā kā tāda amerikāņu filmā, ja? Notiek tāda milzīga sapulce, kurā pieaicina valdība attiecīgos sabiedrīgos cilvēkus un saka tā, mēs pirksim sistēmu par 12 miljoniem. Mēs darīsim visu, lai mēs līdz pēdējiem nepārbaudītu. Mēs mazliet it kā pārbaudīsim 1/3, bet visu nepārbaudīsim. Ja? Par 12 miljoniem Ernst & Young uzrakstīja specifikāciju 380 000, tas ir nopietni. Un vienmēr sakot, viņa nestrādās. Viņa nestrādās, un brīdī mēs pāriesim uz balsošanu ar rokām. Un tādā brīdī mums vajag katrā vēlēšana iecirknī, būs 2 stundu pauze naktī, un tad mums vajag katrā vēlēšana iecirknī vienu cilvēku, kurš Latvijas pirmā vietā balsis paņem un pārkāmē uz vienotību un tā. Andri, tas nav tā, tas nav. Nē, nu tas jā, tā. Bet runa par to, nav tādi galdi sanāk kopā un viss. Parasti tādas lietas zina mazāk cilvēku un viss. Jā. Bet kādam ir rokām skait, kādam ir jāpārkrāmē. Es šodien neesmu... Manuāli ar rokām jāpārkrāmē no vienas Andri, es vēlreiz saku, es neesmu ģenerāla prokurors un es neplānoju tur tagad kādu tiesāt pats personīgi. Jā. Man nav jāpierāda, viņiem ir jāpierāda, ka pēc šī sistēma, šīs vēlēšanas nav bijušas caurspīdīgas un negodīgas. Man nav jāpierāda, kāpēc man ir bažas. Bažas ir visiem. Tikai tagad paliek tā, tu netici tiem cilvēkiem, kas strādāja pa nakti, tur skaitīja. Ja? Kāpēc man ir jātic? Es esmu politiķis. Ja tur ir aizgājuši projām tie novērotāji, ja tās vēlēšana zīmes palika bez pieskatīšanas, kāpēc man šodien ir jātic, ka maciņā bija tik daudz naudas, cik beigās konstatēts tad, kad es to maciņu ieraudzīju pēc 2 stundām. Es nezinu, lai viņi pierādīja. Man nav jāpierāda, viņiem ir jāpierāda, jo šodien neapmierinātība ir no visām pusēm. Tas, ko grib, protams, vienotība. Es vēlreiz saku, ja viss būtu bijis labi un viņi varētu visu pierādīt, tad kāpēc ņemt no CVK vadītāju projām uzreiz stundu pēc mana paziņojuma, ka es neatzīstu šos vēlēšanu rezultātus? Jorens, Tautas Jorens, jā. Pateicoties man vispār kaut kas notika, atlaiž. Nākšā saulīte. Man nav jāuzņemās vispār nekāda atbildība. Ko jūs man piesējāties? Atlaiž nākošā, kā sauc? Bērziņa. Nu, ziniet, ja jūs prasāt man, kā tā var būt? Viņi visi tik labi aktieri ir, vai kas vispār notiek? Andri, tas ir galvenais. Andri, es vēlreiz saku, tā problēma nav, kas pat pārbauda. Saproti, viss ir visiem uzticēts. Stukāns, redzi, noplīja. Jau gribēja izbīdīt Stukānu, tagad pateic, Stukāns tomēr neies cauri, jo tur kaut kāds šlēfis ir, bet viņi mēģina kaut ko droši vien ielikt iekšā savu. Es vēlreiz saku, Stukāns nav uzrādījis apsūdzību esošām amatpersonām par Real Baltica izšķērdēto naudu. Viņi ir izšķērdēta. Par Air Baltiku nav uzrādīts apsūdzības. Man ir čakarējuši, es atvainojos, par kaut kādām sīkumiem, jā. Par sīkumiem, jūs saprotiet, jā. Par sīkumiem. Tas, ka pēkšņi vienā amatā tur ir aizgājis kāda, kas saka, cilvēka radinieks, jā, ar augstāko izglītību, ar visu, un viņi metās virsū, iedomājies, cik viņi cilvēks te liek savos amatos. 100 000 savus, saulīti, tā Kariņa cilvēks, vienotības cilvēks, te neiet runa no malas un vadošajos amatos. Tā kā es teikšu tā, viņiem pašiem ir jāpierāda, bet tas, ko es varu pateikt, ka svētdien 3:00 domu pie brīvas pieminekļa šis protests, uz kur es aicinu cilvēkus, pirmkārt ir jāparāda, ka cilvēki nav aitas un auni, kuriem visi ir vienalga. Jā, pastāst, kas svētdien 3:00 pie brīvas pieminekļa es aicinu notiks. Visus cilvēkus, kuri uzskata, ka šīs vēlēšanas ir bijušas negodīgas, necaurspīdīgas, ja, pilnīgi nepieņemams, kā tas viss notika, sākot ar 12 miljonu nozagšanu, pazušanu pa tām iekārtām. Es nezinu, kā var būt, ja 12 miljonus tu ieguldi un viņi sabruka visi kā Kārša Namiņš. Kādam par to ir jābūt atbildīgam? Un mana prasība ir ļoti vienkārši. Tātad mēs esam iesnieguši protestu CVK, bet es varu uzreiz pateikt, ja viņi pateiks, ka viss ir labi, viņi visu darīja, jo tie cilvēki, kuri paši ir atbildīgi par to procesu, viņi skaidrs, ka nepateiks, ka mēs esam vainīgi pie kaut kā. Zinu, ko es pamanu, pēdējais to pārtrauc, ko es pamanu ar Baltiku, ja?
ka nav, es saprotu, ka Kulbergs taisītu izmeklēšanas komisiju, nav tā tad vainīgā. Viens ir padevis tālāk, un beigās tā ir tāda sistēma, kurā nav atbildīgā. Arī šeit visi ir visiem uzticējušies. Tas izstāsta pēc sistēmas, lai beigās nav vainīgā. Es uzticējos tev, tu uzticējies Jānim. Beigās savus ģenerāla prokurors Stukāns vēl, kas saprot, ka viņš neko nedrīkst darīt, jo viņu tūlīt viņš ir lojāls šai valstī, viņš ēd no rokas, viņu ir ielikuši iekšā, tagad viņi nepārvēlēs. Bet tā ir kapitālākā sistēma, ka visiem, un ko tu pārmetīsi? Bet tas ir 15 gados izveidots, Andri. Mūsu atbalsta un saku paldies kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. Paskaties šis SIFS sabiedrības integrācijas fonds. Cik tu gadā saņem naudas? Jā, 40 citur. Es neko nesaņemu. Nē, pagaid. Kāpēc tu nesaņem? Ja tu taisi intervijas vēl kaut ko, kāpēc maksā, piemēram, Nelija Ločmelei un Īram žurnālam ar 1,5 vai 2 tūkstoši tirāžu, ja viņi saņem naudu? Un tad viņi tā pētniecība, tu tagad arī pēti, tu mani preparēji uzdot jautājumus, varbūt tev jāiet SIFU, saka, samaksājiet man lūdzu, redziet, Šlesers tur atbildēja uz tādiem jautājumiem, tāpēc, ka viņi caur to uzpērk žurnālistus. Tas SIFs ir jālikvidē, jo tur iet lieli miljoni. Nelija Ločmele, Ozoliņš, Aidis Tomsons ir godīgi žurnālisti? Nē, viņi ir propagandisti. Viņi nav žurnālisti, viņi ir propagandisti, kas principā, es teiktu tā, ka nevis viņi ir zem vienotības, viņi stāv virs vienotības. Viņi rada tos spēles noteikumus. Kādi viņi būtu, jo viņi pauž to propagandu, un ja pēkšņi viņi sāk kādu daudzīt, tad viņi uzreiz tā kā vēja virziens sāk mainīties. Viņi ļoti labi māk to visu manipulēt. Paskaties, Latvijas televīzijā atslēgas amatos salikti sorosisti. Latvijas radio, tur galvenie cilvēki ir sorosisti, kas ir pieņemtie. To visu kontrolē tieši šie iristi, Sarmīte LRT, Ločmele, kas ir bijusi konkursu komisijās. Kāda bija Sorosa interese? Soros ir globālists. Nē, pagaid, tas viss sākās ar Sorosa naudu. Jā. Bet tad, kad Sorosa nauda jau aptrūkās un vairs nenāca, viņi saprata, ka viņiem jāpaņem ir nodokļu maksātāju nauda. Kāpēc Soros vispār iegulda naudu? Lai parastais cilvēks Sorosam bija ideoloģija. Jā, liberālā ideoloģija, nav nekādas vairs tautas, viss saplūst kopā, nacionalitātes vajag izbeigties. Robeža nav, jā, un gala rezultātā tā ir ideoloģija, kas iet cauri. Tas ir Amerika, apskaties. Liberālisms, tas ir sorosisms. Tas, ko pārstāv liberālā partija, attiecīgi demokrāti. Trumps ir konservatīvie, ģimenes vērtības, visā LGBT kustība, nojaukt dzimums. Tad iedomājies, ja kādreiz no tevis manis prasīja, esiet iecietīgi pret cilvēkiem, kas ir savādāki. Un tas bija pilnīgi saprotami, ka tu nedrīksti kādam pārmest, ja cilvēks ir savādāks. Vai viņš tur ir gejs vai lesbieta, lūdzu. Bet viņi saka, nē, tas ir pa mazu. Mums vajag ideoloģiju, ka mēs nojaucam dzimumus, citur tie 111 dzimumi, un tagad katrs var izvēlēties dzimumu, un tagad bērni, kuri vispār neko nesaprot, pusauģi, kuriem tur ir 10, 12 gadi daudzās valstīs, tad viņi pēkšņi izdomā, es neesmu vairs puika, es esmu meitene, un viņi var iet caur šo ķīmiju terapiju vai kādu citu tur operāciju, lai mainītu, tas ir vājparāts. Es uzskatu, līdz 18 gadiem ir jābūt propagandai par to, ka puika būs labs tēvs, kad izaugs, ka būs labs tur karavīrs, ka viņš būs labs ģimenes tur galva. Un tam puikam ir jāaug kā puikam meita. Un ja kāds atšķirās vai kas, tad lūdzu, tad veltam tam uzmanību. Bet tagad, principā, visiem tiek potēts, ka, principā, tu vari katru dienu mainīt savus dzimumus. Es esmu kategoriski pret šo visu kustību. Un tagad tas, kas notiek, kas man arī pārsteidz, ka tagad nacionāļi kopā ar progresīvajiem Rīgas domu, un ne tikai kopā, zem progresīvo mēra vadītāji, viņi gatavi tagad Rīgā tur attiecīgi strādāt kopā. Visdrīzāk viņi noslēgs kaut kādu līgumu, viņi pateiks vēlētājiem, ziniet, mums jāstrādā rīdzinieku labā, un mēs nekad neiesim zem varavīksnes karogu, mēs noslēgsim līgumu, ka par šīm vērtībām atsevišķi līgums, ka mēs... Andri, bet sāksim ar to. Ja pieņemsim ir tās 4 partijas, pieņemsim, ka tur viņi visu atstāja tā, kā ir. Kāpēc nacionāļi nesaka, nē, Rīgu mēs vadīsim, es būšu mērs, es ratnieks, es būšu mērs, un mēs tagad par konservatīvām vērtībām, par tradicionālām ģimenes vērtībām, un mēs jums ļausim, lūdzu, jūs tur darat, kaut kur tur pulcēties un viss, bet galvenais, mēs ņemam to ģimenes karogu.
Kāpēc viņi atsakās no tā visa? Un tagad mērs būs tas, kas staigās uz praidiem, braukājot pa pasauli, viņš reprezentēs visu šo kultūru. Saprot, mērs tas nav tikai amatpersona, kuram ir kaut kādas pilnvaras, ko viņš var darīt ikdienā, vadot domas sēdi. Tas ir simbols, jā. Tad Rīgu pārvalda LGBT, progresīvie politiķi, un nacionāļi saka, lūdzu, tad Rīga nomaina tēlu. Saprotiet? Es nesaprotu. Es saprotu, ka Vienotība to jau ir sen izdarījusi, ir piekritusi. ZZS savā laikā arī paskaties, nobalsoja par Stambulas konvenciju, legalizēja viendzimumu partneru attiecības, kāds ir rezultāts 2,5% Rīgā. Visās pašvaldībās praktiski, kur viņi startēja, viņi zaudēja ļoti daudz vēlētājus. Švaks rezultāts. Tagad nacionāļi dara to pašu. Es godīgi sakot nesaprotu, kā tas ir nonācis, kādā veidā viņi tiešām ir gatavi, lai Rīgas tēls mainītos. Atceries, Staķis bija īsu brīdi, ne īsu, bet 2,5 gadus mērs. Jā. Viņš lika karogus visur. Tāpatās, kā viņi pie ministrijām lika karogus. Godīgi sakot, es pa nacionāļiem esmu pilnīgi šokā. Klau, tagad tie zēni, kas taisa koalīciju un varbūt arī uztaisīs, viņi var norakt Waterfront? Nē, nevar. Nē, kā ir likums pāri. Patīk vai nepatīk, bet ir likums. Jā. Ja tu esi privāta īpašnieks un tu attiecīgi gribi investēt, jā, tur tomēr no mēra nekas, mērs var pačakarēt, jā, bet ir likums, jā, kas ļauj tev apbūvēt savu privāto zemes gabalu. Bet problēma ir attieksme. Saprotiet, attieksmei tomēr ir jābūt nevis partijiskai, bet tad, kad tu ieņem amatu, tad tev kā mēram ir skaidri jānodefinē, kādi ir spēles noteikumi šajā pilsētā. Tu nevari, šitas projekts attiecīgi man nepatīk, to nē, šitas nē. To, ko es esmu teicis pirms vēlēšanām, es darīšu visu, lai visi projekti, neatkarīgi no tā, kas aiz tiem projektiem stāv, ja viņi ir labi Rīgai, lai viņi tiek realizēti. Tas bija mans uzstādījums pirms vēlēšanām. Es nezinu, kā tas ir, bet kopumā man nav bažu, jo šis projekts ir pārāk liels, un kā jau es teicu, ka šis projekts lielā mērā saistīts starp veidu attiecības starp divām valstīm, starp Latviju un apvienotiem Arābu Emirātiem, jo tad, kad pagājušajā gadā šo projektu prezentēja, bija atlidojuši 2 ministri valdības, kas apliecināja, ka šī projekta ir Emirātu attiecīga valdība, tā ir Emirātu nauda un tā tālāk. Tas viss ir bijis visaugstākā līmenī. Un kamēr mums ir diplomātiskās attiecības starp Latviju un Emirātiem, vēstniecības un tā tālāk, šis projekts nav apdraudēts. Vēl ir tāds viedoklis, ka Rosļikovs ir pavilcis uz leju bišķi tavu rezultātu, ja mēs pieņemam, ka viņš ir godīgs. Pirmkārt ar to, kā daudz letiņu sasprojās, ak vas больше, ņiherā, tad tie, kas negāja balsot, aizgāja nobalsot, tad pofīgi pa ko, pa Vienotību, pa Nacionālo apvienību, pa progresīviem, varbūt arī progresīvo augstais rezultāts, to ir saistīts, kā tik Krievi nedabū balsis. Un otrs, kad jūs nobalsojāt pret to, lai viņi izraida no zāles, ka tas ir pavilcis uz leju. Jā, bet saprot, Andri, kāpēc jūs nobalsojāt pret? 2 dienas pirms vēlēšanām. 2 dienas pirms vēlēšanām. Pirmkārt, tā bija provokācija no nacionāļiem un provokācija no Rosļika. Tur nav labie. Ko piedāvāja nacionāļi? Viņi piedāvāja deklarāciju, es zinu, kurā viens punkts, ko tu domā? Aizliegt krievu valodu. Uz tavu partiju tas sastājies? Protams, jebkura kustība, kuras notiek saspēle, jo kas notiek? Ja mēs stāvam pa vidu, mēs sakam, mēs nedalām Latvijas pilsoņus pēc dzimtās valodas. Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, bet mēs skaidri pasakam, ka katram ir tiesības runāt savā dzimtā valodā. Vai tā ir krievu, vai tā ir ukraiņu, vai tā ir baltkrievu, vai tā ir ebreju, vienalga poļu, ja lūdzu. Mēs nedrīkstam vērsties, bet valsts valoda ir vienīgā latviešu valoda, vai ne? Tā ir mūsu pozīcija. Notiek, kas 2 dienas pirms vēlēšanām nacionāļi nāk ar uzstādījumu, aizliegsim publiskās vietās runāt krievu valodā. Cauri visi sprādziens notiek. Rosļikovs nāk ar tādu provokāciju no savas puses ar visiem žestiem, finālā atkal notiek radikalizēšanās. Ja tu stāvi pa vidu un tu mēģini apvienot cilvēkus, lai mēs būtu, kā saka, vienota tauta, lai mēs necīnītos viens pret otru, lai mēs domātu, kā attīstīt valsti, finālā tu sāc zaudēt. Jo viena saka, Latvija latviešiem tikai, un latviešu valoda vienīgā vispār valoda. A otrs saka, nas больше русский мир. Un viss, un to ar to savu pozīciju, bet es jebkurā gadījumā teikšu, ka ļoti daudz cilvēku par mums tomēr nobalsoja. Kā es saku, vai tas ir tik daudz, cik ir atspoguļots, vai nē, to mēs pagaidīsim, ko tur CVK vēl teiks. Bet kopumā šī provokācija, protams, bija slikta priekš valsts pirmkārt, un arī mēs noteikti no šīs provokācijas cietām. Jā. Klau, kāpēc tev, vai tev ir kaut kāds izskaidrojums?
mēs jau nezinām, piemēram, šoubiznesā man ir skaidrs, ka komentētāji, negatīvi un heiteri. Es uztaisīju tādu monitoringu, ar apmēram 1-3%, maksimāli 5% ir negatīvi lādēti, kas izpaužās publiski un skaļi. Bet viņi uztais kopējo fonu, liekas, ka tā ir, bet izrādās, ka mēs nedzirdam apmierināt to vairākumu nekad. Bet kāpēc te vēd nost? Cilvēkiem riebjās, ka kāds paliek bagāts, lielākajai tautas daļai, nevis lielākajai, bet lielākajai tautas daļai riebjās vispār kāds, kuram ir plāns, kurš runā skaļi ar pārliecību, jo viņi nevar rezonēt ar tādu cilvēku, viņi var rezonēt ar neizlēmīgiem, pelēkiem, garlaicīgiem cilvēkiem. Kāpēc te vēd nost kaut kādā? Redzis, tāpēc, kad es skaidri pasaku acīs, ka es neesmu apmierināts ar to, kas notiek, un es piedāvāju alternatīvu. Visa esošā vara, kas ir korumpēta, caur šo sifu, caur visiem tiem labumiem, amatiem, ko ir ieguvuši. Piemēram, bija šis Covid laiks. Es nevakcinējos. Mēs pieņēmām ģimenei lēmumu nevakcinēties. Un tad, kad sākās protesti, kuros es arī nolēmu piedalīties, ko darīja valsts televīzija, sabiedriskā televīzija? Viņi pirmkārt mēģināja nerādīt šos pasākumus, ka pulcēs daudz cilvēku, un tad viņi rādīja cilvēkus atsevišķi, kur pūlī vienmēr parādās kāds, kas cilvēks ir dīvains. Un viņi parāda tos dažus cilvēkus un parāda, ka visi tur bija idioti, noziedznieki, kaut kādi narkomāni, dzērāji. Tāds ir sižets. Tad, kad notiek pikets pie Latvijas televīzijas, viņi aiztaisa dzelzs žalūzijas. Žurnālisti no augšas skatās pa logu, jo ko dara CNN žurnālisti vai BBC? Tur, kur notiek tagad karš, kaut kāda epicentrs, viņi brauc un viņi prasa cilvēkiem, kāpēc jūs te esat, kas notiek. Viņi tur, protams, ir jābūt uzmanīgiem. Žurnālisti neviens neiziet ārā. Kāpēc? Tāpēc, ka dots uzdevums nerādīt šos protestus, viņus nevajag rādīt. Un tas ir bijis. Tad, kad es mēģinu noslēgt līgumu, sadarbības līgumu ar vairākām radiostacijām, viņi atsaka. Viņi saka, mēs nevaram noslēgt, jo mēs saņemam naudu no SIFA. Un tā ir lielāka nauda nekā tas, ko tu plāno maksāt. Tur tavi 10 000, ko tu piedāvā, ir mazāk nekā tie 100 000, ko mēs saņemam no SIFA. Mēs pazaudēsim. Viņi labi apzinās spēles noteikumus. Ja viņi sāks negatīvi taisīt ziņas pret varu, viņi pazaudēs to naudu. Līdz ar to privātie mēdīji ir nopirkti. Tie, kas saņem naudu par ziņu veidošanu, protams, to iepako pētījumos, vēl kaut kā. Tā kā šī sistēma, no kā viņa baidās? Tāpēc, ka es teicu, SIFs ir jālikvidē. Virkne iestādes ir jālikvidē. Tur virkne iestādes, 6 institūcijas, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. 6. Valsts kontrolieris teica, nolikvidējam 5, tātad 5 direktori, 5 valdes, tur visām autoparki un viss pārējais, 5 ēkas paliek tukšas. Un atdodam to visu vienai institūcijai un iedodam papildus vēl resursus, naudas un cilvēku, bet atstājam vienu uz visu valsti. Kāpēc nekas nenotiek? Tāpēc, ka tur visur savi cilvēki. Klau, par ko tu kā biznesmenis vairāk lepojies savā dzīvē? Ar kādu savu biznesu? Ne, es varu pateikt tikai to, ka es esmu, ja Amerikā, angļu valodā saka self-made man, tad tas visdrīzāk attiec arī uz mani. Jo es sāku nodarboties ar tirgošanos tad, kad man jau bija 15, 16 gadi, bet es esmu arī kolhozā strādājis, vasarā pelnījis naudu. Esmu rūpnīcā VEF, kā students vasarā strādājis, ka man tur bija 15 gadi. Esmu izgājis caur to visu. Un principā tas, kad es nokļūstot Norvēģijā, nevis paliku strādāt kaut kādā vienkārši darbā, bet man bija kaut kāds sapnis, ka vajag piesaistīt investīcijas Latvijai. Un tad, kad es atbraucu no Norvēģijas, ieraudzīju, mums ir slikta dzelzceļa stācija, mums ir slikti veikali, mums ir slikts tas. Un man izdevās 90. gados cilvēkam bez izglītības, bez kaut kādām īpašām lielām biznesa zināšanām, bet ar to pieredzi, ko es biju ieguvis, piesaistīt 100 miljonu investīcijas 90. gados. Un tas, ka es esmu savā laikā, ja man kāds pārmet, pirmkārt, es nekad neesmu bijis premjers, man nevar pārmest, man var runāt, es biju satiksmes ministrs, parunāsim, ko es izdarīju vai ko es neizdarīju. Kā teicu, ostas bija pārpildīts ar kravām, tika būvēts tur šoseis, gan Kokneses šosei, gan Saukrastu apceļš manā laikā uzbūvēts, gan Rainers, gan daudz kas cits. Es esmu gatavs atskaitīties, bet tas, kas man šķiet, ka tieši mana māka piesaistīt investīcijas Latvijai, pārliecināt ārvalstu investorus, ka Latvija ir pareizā vieta, lai te kaut kas mainītos, tā ir mana stiprā puse, un kā jau es teicu, es domāju, ka visi lielie darbi vēl ir priekšā, es netaisos, būtībā investīcija piesaista Latviju. Jā. Klau, svētdien, kas notiks? Būs skatuve un tu teiksi runu, būs vairāki runātāji, varbūt kāds arī muzicējs, kas tur būs? Nē, nekāda mūzika, tur būs mana uzruna, kurā es vērsīšos
pie maniem atbalstītājiem, tie, kas mani ir atbalstījuši, vai arī tie, kas varbūt pat nav balsojuši par mani, bet uzskata, ka kaut kas nav labi. Un galvenā prasība būs šai valdībai jādemisionē. Tas ir punkts 1. Plus mēs gaidīsim likuma paredzētā kārtība atbildi no CVK. Mums būs iespēja izvērtēt viņu atbildi un attiecīgi pieņemt lēmumu, vai mēs ejam apstrīdēt to tiesā vai nē. To mēs arī lemsim pēc atbildes saņemšanas, bet galvenā prasība ir atlaist šo valdību. Mēs gribam izdarīt spiedienu, un šie cilvēki, kas atnāks, jo vairāk cilvēki atnāks, jo lielāks spiediens. Jo ja pēc manas rīta uzstāšanās pēkšņi demisionē Saulīte, CVK vadītāja, un pēc tam ministra 2 stundu laikā, ja es to nebūtu darījis, tu domā, viņi būtu aizgājuši? Nē! Jo, ja nav protesta, līdz ar to tas protests ir vajadzīgs, lai izdarītu spiedienu. Un nākamā lieta, es varu skaidri pateikt, ka, lai kaut ko mēs izmainītu, tas ir nākamā gada rudens vēlēšanas oktobrī. Tie cilvēki, kas redz, kad notiek šīs iespējamās nelikumības, ir jādara viss, lai nākamajā rudenī vienotības progresīvo režīms pazustu. Un tādā brīdī parādās propagandas žurnālisti, kas saka, pastieties, tīrākais Kremļa cilvēks destabilizē situāciju valstī, valdību gāzt, to gāzt, šito apšaubīt. Es esmu trumpists, es neesmu Kremļa cilvēks. Es sadarbojos ar amerikāņiem, mēs esam Eiropas patriotu grupā, un mūsu pozīcija ir ļoti vienkārši konservatīvās vērtības, stipra nacionāla valsts, Latvija pirmajā vietā, Latvijas intereses pirmajā vietā. Mums ir jācīnās, lai Latvija vairāk piesaistītu investīcijas, lai Latvija vairāk eksportētu savus preces, lai būtu vairāk darba vietas, lai mēs varētu atgriezt vismaz 100 000 cilvēkus no ārzemēm, kas ir aizbraukuši un dzīvo patreiz citās valstīs. Tā kā šīs ir intereses. Un es varu pateikt vēlreiz, visa tā, es atvainojos, es pateiktu varbūt savādāk, visa tā mūdēšana pret Šlesaru, kur ir pierādījumi? Pret mani ir bijuši ierosināts tiesvedības. Kāpēc es neesmu notiesāts līdz šai dienai, ja pēkšņi kaut kur? Tāpēc, ka nav nekad bijuši fakti, kad es esmu izdarījis kaut ko pretlikumīgi. Kādam var nepatikt tas, kad es esmu nācis no biznesa. Tāpat kā iepriekšējās vēlēšanās, tu atceries dienu pirms vēlēšanām, tad, kad ir klusā diena, parādās informācija, Šlesers no Puķina saņem naudu. Visi mēdīji, sabiedriskie, privātie, pēkšņi pilni ar informāciju. Tad, kad ir aizliegta aģitācija, saka, Šlesers katru gadu no Puķina saņēmis 2 miljonus. Es griezos prokuratūrā, Knābā, Sābā, Valsts drošības dienestā, 4 iesniegumiem teicu, lūdzu ierosināt kriminālu procesu un veikt pārbaudi. Gala rezultātā Knābs ierosināja lietu, pārbaudīja, un pēc 2 gadiem mēs saņēmām atbildi. Mēs pārbaudījām, nekonstatējām, ka Šlesers būtu saņēmis naudu no Puķina. Tātad 2 gadi bija laiks, kad viņi kaut ko pārbaudīja. Tagad, kad principā kompromātu vairs nav kompromātu, viss ir pārbaudīts. Kā es saku, mani skeleti ir pārbaudīti. Bet vai jūsu skeleti ir pārbaudīti, kad pienāks brīdis, kad jūs sāksiet kādam kāpt uz varžacīm, tad tas vēl nav zināms. Un tagad pēkšņi uztaisa provokāciju. Redz atkal, Kremlis. Kāds Kremlis? Labi, pēdējais jautājums tev sarunas noslēgumā, es tev kā potenciālam Kremļa, kā tev apvieno Kremļa cilvēkam, kam pieder Krima, Krievijai vai Ukrainai? Ukrainai. Paldies par sarunu, mīļie draugi! Krima pieder Ukrainai, pirms šodien ciemos bija Jānis Šlesers, svētdien 3 pie Brīvības pieminekļa notiks tautas sapulcs, mītiņš, tāds protests par to, kā viss notika vēlēšanās un par to, kā uzvedās valdība šī kontekstā. Šodien tas ir viss. Šērojiet, laikojiet, komentējiet, pagaidām tā. Vislabāk. Vislabāk. Šīs nebūtu iespējams bez kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmas. Vairāk par mūsu atbalstītājiem meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. No bullshit experience kopā ar Andri Kiviču.